ierakstīju šajā patraucē Oskars Pirman, Tele2 sabiedrisko attiecību vadītājs. Sveiks, Oskar, labrīt. Par to gadījumu, negadījumu un to izveidojušos situācijas vienkārši mēs vēlējos informēt, ka mēs savā pusē izskatījām un izanalizējām to situāciju un arī sapratām, kādai tā situācija radās, kurai varbūt arī nevajadzēja rasties. Okay. Un rezultātā arī tas līgums ir pārreikināts un anulēts. Jā, šorīt pamanīju rēķins, jā, atnācis, bija mīnuszīme. Jā, un tad attiecībā par to pašu situāciju, kāpēc viņi tur radās un tādā veidā radās, tad iespējams jau kolēģis stāstīja, tad... Nē, vēl nestāstīja, vakardien īsa saruna bija, bet teica, lai sazinamies šorīt, jā, tad droši izstāstīja to savu redzējumu. Mūsu drošības sistēma nostrādāja un tehniski ierobežoja to īziņu izsūtīšanu, jo īsā laika periodā tiek izsūtīts vairākas īziņas un šādā gadījumā drošības sistēma bloķē šo izsūtīšanu. Okay, tas būtu saprotams. Okay. Jā, jo parasti vienkārši sistēma fiksēja, ka šāda veida izsūtīšana ir vienvirziena komunikācija, ko piekopj krāpnieki. Un mēs un citi operatori diezgan aktīvi. Tas ir ļoti labi, jā. Ņemot vērā visu pēdējā laika aktualitāti un lai pasargātu mobilo sakaru lietotājs. Mūsu gadījumā paralēli šī sistēmai ir arī procedūra, kur vajadzēja nepieciešams izvērtējums cilvēciskais, diemžēl tas cilvēks faktoru dēļ šis izvērtējums nenotika un tādēļ arī tālāk situācija eskalējās un pārtika radās un nonācām tajā etapā, kur nonācām. Nē, nu ok, bet tas būtu skaidrs, ok, nobloķējāt, nav jau tā, ka tajā brīdī, ka jūs nobloķējat, es uzreiz aizskrēju projām. Es zvanīju sākumā jums un centos situāciju risināt. Bet tajā pirmajā zvanā, ko es piezvanīju, man pacēla tā jūsu kolēģe, kur to, ko tu šobrīd stāsti, viņa nestāstīja. Tur viņa stāstīja, ka vienkārši mēs pārkāpjam noteikumus, ka apmēram tā, kā jūs visi jau būtu izvērtējuši, ka mēs nedrīkstam izmantot pakalpojumu tā, kā mēs to daram, un vienīgā mūsu izvēle ir ņemt jūsu aplikāciju vai doties projām, bet rēķināties ar līgumsodu. Tā bija viņas tīra, un es vēl viņai prasīju, vai viņa ir kompetenti šajā jautājumā, un vai viņa man var savienot ar kādu zinošāku cilvēku. Viņa pateica, ka viņa ir zinošākā šajā jomā, un ka visi atbildēs vienu un to pašu, un ka viņa var tā kā izlemt, es viņai prasīju, vai tu saproti, ka pēc mūsu sarunas sanāk, ka tu man pasaki, ka mēs varam būtībā pārtraukt sadarbību. Viņa saka, jā, droši, tikai rēķināties ar līgumsodu. Tā ka tā bija tā situācija, kur es sarunas laikā centos saprast, vai Tele2, vai jūs tā kā vēlties risināt un saprast, kāpēc un kā. Vai tu zini par šo sarunu vispār? Vai es zinu? Jā, par šo sarunu. Jā, es to seriālu noskatījos, jā. Nē, es domāju to sarunu, nevis mūsu TikTok seriālu, bet domāju to sarunu, kas man tiešām bija ar jūsu kolēģi, vai jūs noklausījāties to sarunu, kuras... Es noklausījos to, bet tas, ko es arī minēju, tas ir tas cilvēciskais faktors, un arī redzēju pagājuši kaut kāds dienas arī mūsu pusē ir nepieciešams laiks, lai saprast, kur un kas nenostrādāja. Un arī šajā. Pēc šīs situācijas mēs arī redzam, kur kaut kāda procedūra mums ir nepieciešams to pilnveidot, lai kaut kas tāds nākotnē neatkārtotos. Protams, mēs neesam interesēti, lai šādi gadījumi būtu, jo šī situācija tādā veidā nerastos, ja vienkārši cilvēcisku faktoru dēļ būtu tā saruna nebūtu noticis. Ar manu kolēģi, ja tur vienkārši būtu nostrādājis tam, kam bija jānostrādā, tas nenotika un tādēļ arī, kā saka, ķēdīt reakcija aizgāja viss tālāk. Tā tas diemžēl bija, jā. Jo viņi atlika pateikt, izskatīsim, jā, diemžēl tāda situācija ir, dodiet mums laiku, rītdien atzvanīsim, viss, kaut vai tā, jā. Jā. Tā apmēram. Jā, tad droši vien arī šo ieliksim, lai jūsu tēls labāk atspoguļojās un cilvēki redz, ka jūs esam pretīm nākoši un risināt situāciju. Jā, es pieņemu, ka tas ir arī jūsu interesēs. Jā, droši vien. Nu labi. Labi. Oskar, Labi, paldies. veiksmīgu dienu. Paldies tev. Tā. Tā.